Sveicināti, mīļie! Šodien gatavojam nelielu ierakstiņu par tuvojošos pasākumus Svaru vārti, kas faktiski notiksies jau pavisam drīz pēc 7 dienām. Svaru vārti iestāsies 10. datumā, 10.10. datumā Svaru portāls atvērsies, bet Svaru vārtu ceremonija, ko vadīšu es, Agnese Mārtiņkrista un Agnese Štāla, notiks 14. datumā, tas būs Rīgā, 13:00 Kosmēs Šķūnī. Šim pasākumam par godu jau ir izveidota Telegram grupa, kurā mums tiek izvietota informācija par visiem vārtiem, kurus mēs tā kā plūsmā organizējam. Un arī šoreiz plānots ļoti spēcīgs pasākums ar gongu skaņām un ar tā kā meditāciju, un tāpēc, gatavojoties šim pasākumam, vēlamies saņemt papildus informāciju no gaismas spēkiem par to, ko tad mēs varam gaidīt no šī pasākuma un ko šis portāls šajā gadā nes mums visiem. Šobrīd jau ir 7. datums, un vārti sāk vērties jau vaļā. Un tāpēc savienosimies ar šo enerģijas plūsmu un tad uzzināsim, par ko tad ir šie Svaru vārti oktobrī. Un jāsaka, ka šobrīd aiz loga un ārā ir iesākušās jau šīs pārmaiņas un lielie vēji pūš un attīra no tā, kas vēl jātīra, bet ļausimies plūsmai un saņemsim atbildes. Tad šodien mums ir sagatavoti jautājumi, kas ir Svaru vārtu portāls, jo mēs zinām par to, kas ir citi portāli vairāk jau, bet par Svaru portālu nav daudz runāts. Un ko nozīmē priekš cilvēka šī ceremonija, faktiski, kur mēs gatavosim, un kādas enerģijas un plūsmas aktivizēsies Svaru vārtu ceremonijā, gongu meditācijā, tās dalībniekiem. Kāpēc tur ir vērts piedalīties un būt kopā, un ko no tā tad var dalībnieks iegūt. Labi. Dodos plūsmā, lai saņemtu atbildes uz šiem jautājumiem. Esmu vienota ar zemi un debesīm. Esmu vienota savā sirdī. Esmu savā gaismā, savā esībā. Savā plūsmā. Savienojos ar savu gaismas merkavu. Gaismas merkavas aktivizācija. Es pieaicinu savu augstāko es. Un ar savu augstāko es klātesamību es nonāku atklātajā kosmosā. Ļoti interesanti šobrīd mani vēda, un man rāda, ka šobrīd ir ļoti liela viļņa. Enerģijas viļņa. Mēs tā kā dreifējam.
Un šobrīd tā sajūta ir tāda, ka tiek rādīts, ka šobrīd uz Zemi plūst ļoti liela diapazona viļņi, kas liek cilvēkam sastapties ar dualitātes principu savā dzīvē, sitās pret tā kā viena kausa malu un pret otra kausa malu, kas ieskanās gan viena, gan otra puse, un tu skaidri vari saredzēt dažādās dzīves jomās, atkarībā no tā, uz kādām dzīves jomām šobrīd ir uzlikts fokus, tiek tāds kā izskandināts, pacelts uz augšu skatu punktam, redzams. Lai ieraudzītu šīs abas svaru kausu puses, tas, kādā jautājumā tu tā kā strādā, tu vari ieraudzīt, kādā diapazonā šobrīd atrodas tavs jautājums, kas ir šī jautājuma tā kā zemākais punkts un augstākais punkts. Un tu savā veidā šajā laikā nosaki līdzsvara punktu, jeb izejas punktu, jeb uz kuru tu vēlies iziet, atskatoties, saprotot to darbu, aptuveni, ko tu esi padarījis iepriekšējā periodā, un tiek parādīti punkti, iespējams, pie kuriem vēl ir jāpiestrādā, vai parādās kaut kādas astītes. Tā kā sanāk tā kā pacelts uz augšu, tā kā pacelts rokās, redzi? Tā, situācija ir šāda. Situācija ir šāda. Un tagad no šīs situācijas, kaut kāds no šī kopējā diapazona, tu paskaties, tu esi šeit, šeit vai šeit. Kas ir tas tavs lauks, kuru tajā jautājumā tu aptver? Kas ir tavs viena puse un otra puse šim jautājumam? Un tiek tā kā parādīts, pacelts uz augšu un noteikts vēlamais diapazons, uz kuru tu vari iziet. Līdz ar to, un man uzreiz visu laiku rāda, ka nākošais ir skorpiona vārti, kas nesīs iekšā padziļinājumu, lai tu varētu izstrādāt to, pacelt augšā, iet dziļumos vēl šajā jautājumā, lai varētu tā kā paņemt šo līdzsvaru. Tas ir par tādiem iespējams, ka jauniem procesiem, kuriem ir nepieciešami iziet, kas tika iepriekš tā kā iesēti, palaisti, novēršot kaut kādus traucēkļus, līdz ar to mainot šo te diapazonu uz augstāku frekvenci. Un tas ir tas viens aspekts, kas kalpo uz, teiksim, projektiem, kuri notiek, un otrs ir tas, kur tiek parādīts, kur tu esi nokļuvis, kas jau tas ir tā kā aptuveni, kas ir izstrādāti, kur tu jau esi mainījies, kur sāk ieplūst arī raža,
par to, ko tu esi izdarījis, kur ir kaut kādi uz svaru kausiem tiek uzlikta tā kā nākotnes projekcija uz priekšu un pagātnes projekcija, par kuru tu tā kā saņem atalgojumu, par ko tu esi tā kā sadarījis. Un šeit runa ir par balansu starp, par šīs līnijas noteikšanu un saprašanu par to, kā tad tu gribētu, lai būtu tavā dzīvē. Un šīs enerģijas vienkārši visu paceļ uz augšu un parāda šīs te fokusa lietas, nosakot tā kā jaunu trajektoriju, nosakot jaunu frekvenci, jeb paaugstinājumu, uz kuru iziet. Pievienojies šobrīd Krons. Laika telpas turētājs. Svaru vārti ir noteikts periods, kurā atzīmējam paveikto un plānoto. Nostājamies starp divām robežšķirtnēm. Melns un balts, horizontāli un vertikāli, iekšiņa un āriņa. Visos līmeņos. Pagātne un nākotne. Kurā var ielikt gan mērķa izlīdzinājumu punktu, gan izlīdzinājumu punktu tagadnē no pagātnes. Tādējādi noslēdzot posmu, noslēdzot kādu konkrētu pagātnes posmu un uzsākot kādu konkrētu nākotnes posmu, uzliekot tā kā mērķi, jeb līdzsvaru, līdzsvaru līniju, līdzīgi kā dvēseles ceļu, tādam sīkākam laika periodam, uzliekot šo te savu līdzsvaru līniju, un man rāda tā kā balerīnu, kas uzkāpusi uz šī te striķa, un ir rokās tā balansēšanas jūs uzliekat tā kā sev priekšā šo te līniju, pa kuru jūs plānojat balansēt, lai neiekristu nevienā, nec otrā galējībā. Un šī uzliktā tā kā līnija dod iespēju palīdzību, arī tā kā gaismas spēku palīdzību, būt klātesošam, atbalstošam, izejot no cilvēka gribas
pieredzēji? Gongu meditācijā tiks atvērti vārti uz fizisko realitāti, lai gaismas pasaule spētu ienākt, savienoties, realizēties un palīdzēt jums jūsu nodoma realizācijā. Gaismas pasaule palīdz būt sirds plūsmā, atbalsta un ir klātesamībā vienmēr un visur. Esot sirds plūsmā, tas var notikt. Un šobrīd sajūta ir tāda, ka šajā meditācijā tiek kādam atvērti vārti uz augšu, kādam uz zemi, savienot šīs plūsmas, lai viņas tiktu nolīdzsvarotas, tā kā tas paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Uz šo ceremoniju ir vērts ierasties ar nodomu, lai atverās plūsma, iestājās līdzsvars kādā konkrētā dzīves jomā, notikumos, kas tiek izcelta fokusā. Tāpēc, jo tur tiek tā kā izskaloti visi šķēršļi, vai šķēršļi atrodas tā kā, vai šķēršļi, lai nolīdzsvarotos tā dzīves joma, atrodas fiziskajā plānā, vai viņi atrodas tā kā mentālajā plānā. Un šie šķēršļi visi tiek izskaloti, un šīs ceļš tā kā tiek atbrīvots, lai lietas, kurām jānotiek notiktos, tiek atbrīvots brīvs, un varētu notikt nākamie procesi, padziļinājums, paplašinājums jau caur Skorpiona vārtiem. Skorpions dod iespēju izrakt to zeltu tajā bedrē. Iegūt vēl dziļāku savienojumu ar sevi un izcelt. Jā. Pateicībā, mīlestībā. Jā, un man šādu te rāda šo te roku. Līdzsvars, un tā sajūta nāk mieriņā, tikai mieriņā. Šo periodu, šis periods var būt, šeit ir ļoti svarīgs mieriņš.
Šo periodu var būt grūti pārdzīvot, tāpēc, ka notiek šī šūpošanās sajūta. Tāpēc tas ir tāpēc, lai paceltu uz augšu un parādītu šīs abas divas puses. Tāpēc var likties, ka periods ir beigas sašūpots. Un tu nesaproti, kas ir, bet tas parāda ļoti konkrēti tavas robežas, augšas un apakšas. Un šajās robežās tev ir jānoliek aptuveni tas virziens, kā tu gribi. Kas ir tas, uz kurieni es izēju? Vai kas ir tas, kas ir izdarīts? Novienādošanās, vienādības, līdzsvars, balans. Tāpēc šo laiku var pavadīt mierīgi, esot savā centrā, savā līdzsvarā, neļaujot lielajiem vējiem izšūpot sevi un iziet no sava centra. Jo lielākā harmonijā būsiet, jo mazāku svārstījumu tas jums iedos, un jūs vienkārši caur šo periodu ieraudzīt šī svārstījuma diapazona frekvenci. Pateicībā. Mīlestībā. Esiet laipni gaidīti svaru vārtu ceremonijā, kurā mēs būsim. Pierakstīsim jūsu jaunos līdzsvara uzstādījumus. Pateicībā. Mīlestībā. Šeit ir sajūta, ka šeit ir cilvēku arī augstākies es, un tas, kas tie, kur piedalīsies, šeit ieslēdzās arī darmas, jeb arī karmas valde, jā, lai uzstādītu jauno laika vektoru, izejas punktu un jauno līdzsvaru dzīvē. Pateicībā. Pateicībā gaismas spēkiem. Atgriežamies šeit un tagad. Un jā, paldies par brīnišķīgiem ziņām un aicinu visus ierasties uz svaru vārtu ceremoniju, kurā tad mēs šo visu darīsim praktiski un līdzsvarosim sevi, lai iet jaunajā periodā un saņemtu to, kas jāsaņem, un uzstādītu sevi uz jaunā līdzsvara viļņa. Pateicība jums! Paldies!